Labdien! Paldies, ka jūs vēl esat palikuši uz semināru otro daļu. Mans vārds ir Andris Uzārs-Zariņš. Es pārstāvu ražotāju MCG Electronics. Tas ir ražotājs no ASV. Un ražo pārsprieguma aizsardzības ierīces. Absolūti visam. Bet šī nebūs tāda reklāma, bet es gribu parunāt par pārsprieguma aizsardzības ierīcēm ar jums un pavisam citā kontekstā. Saprotiet, par pārsprieguma aizsardzības ierīcēm jau visi runājuši, ja nemaldos, jau gadus 14. Ja. Dažādi ražotāji pārstāvi ir uzstājušies un to visu stāstījuši un rādījuši. Šodien es vēlētos jums parādīt pēdējos dokumentus, kas ir iznākuši pasaulē attiecībā uz zibens aizsardzības jautājumiem un pārsprieguma aizsardzības jautājumiem. Man ir jautājums jums. Cik no jums ir vispār lasījuši šo standartu LVS? Ir kāds? Ir viens, ja? Redzat, tad, kad jūs paņemsiet šo standartu, apgriezīsiet otrādi, tur ir atsauksmes. Un šajās atsauksmēs jūs redzēsiet, ka standarts atsaucās uz SAIGRI publikācijām. Ja, kas ir SAIGRI? SAIGRI ir lielo elektroenerģijas ražotāju starptautisku padomu. Un izlaiž žurnāls, saucās Elektra, un izlaiž šo žurnāls reiz 2 mēnešos. Tur ir publicēti zinātnieku atklājumu, sasniegumu un tā tālāk un tā tālāk. Tātad, šis standarts ir veidots uz šīm te publikācijām. Ja? Pie tām šīs publikācijas ir publicētas 1975. gadā. Šobrīd mēs dzīvojam 2014. gadā. Atklājumi, kas attiecās uz šīm publikācijām, tika atklāti pagājušā gadsimta 50. 60. gados. Saprotiet, savā laikā 50. 60. gados ar visātrāko fotokameru jūs varējāt nofotografēt apmēram 50 kadru sekundē. Šobrīd kameras spēja nofotografēt 11,800 kadru sekundē. Ir tomēr atšķirība. Līdz ar to labāk var saprast šo dabas procesu, šo zibens izlādi, kā tas vispār notiek. Šī te SAIGRI, šī te institūcija 2008. gadā nodibināja darba grupu. Ja? Šī darba grupa pēc 4 gadu ilga darba izlaida savu šo te noslēgumu dokumentu. Bet par šo dokumentu es mazliet vēlāk. Tālāk. Kas ir standarts? Apakšā paskatieties. Standartam jābūt pamatotām, apvienojot zinātnes, ražošanas pieredzi un optimāli jāveicina kādu kopīgu labumu gūšanu. Tātad, ja kāds no šīs ķēdes posmiem izkrīt, tam standartam vairāk nav vērtības. Ja nebūs šie zinātnes sasniegumi, ja nebūs šī pieredze, un nebūs sabiedrības labuma no šī te dokumenta, tad faktiski viņam ir nulles vērti. Kāda mēdz būt zibens spēriena, mākoņu zem? Tātad ir tieši zibens spēriens un netieši zibens spēriens. Definīcijas ir LVS-ā, ja? Tas ir šajā te dokumentā, standartā. Ja? Tātad zibens spēriens, kas trāp tieši aizsargājumā objektā, netieši zibens spēriens tik tuvu aizsargājumiem objektiem, kas spēj tajā izraisīt bīstams pārspriegums. Tas arī visiem skaidrs ir. Kas raksturo abus zibens spēriens mākoņu zemi? Tieši zibens spēriens zibensstrāvu, 10,350 mikrosekundēm, ja? Tā ir zibensstrāva. Un ar šo zibensstrāvu tiek testēts pārsprieguma aizsardzības ierīces, tas ir pirmā tipa pārsprieguma aizsardzības ierīces. Tas ir tā ierīce, kas tiek uzstādīta zemsprieguma kabeļa
ieejā ēkā, ja, teiksim, pirmā sadalnē, jeb sadalietaisē, ja, pēc skaitītāja. Netieši zibens spēriens. Kas raksturo netieši? Netieši zibens spēriens raksturo strāvas impulsu 8-20 mikrosekundēm. Tas ir fronts laiks 8 mikrosekundes, impulsu ilgums 20 mikrosekundes. Ar šo strāvas impulsu testē otrā tipa ierīces. Ja? Tātad sprieguma kontrolēšanas koncepcija atbilstoši Starptautiskajai elektrotehniskās komitejas standartam. Tātad visa šī ķēde iedalās 4 instalācijas kategorijās. Pirmā instalācijas kategorija, kā jau iepriekšējie runātāji teica, kur mums pienāk 6 kV, mums jāpazemina šis pārsprieguma impulss līdz 4 kV, tālāk no 4 mums uz 2,5 un tā pakāpeniski mēs samazinām līdz 1,5 kV. Ja? Jo 1,5 kV, ja, tas jau elektroniskām iekārtām vairs nav bīstams. Tas ir tas drošais spriegums, ko elektroniskās iekārtas varētu izturēt. Ja spriegums būs 2,5 kV, jūs elektroniskās iekārtas vienkārši tiks sagrauts. Tālāk, es te paņēmu vienkārši no Obo Beterman mājaslaps, ja, tur tā bija ļoti interesanti uzrakstīts pārsprieguma aizsardzība novadītāja tips 1 industriālais. Un birojiem un dzīvojamām ēkām rodas jautājums, vai tas zibens izlāde tad nozīmē, ka industriālām ēkām ir viena, ja, un birojiem dzīvojamām ēkām ir citi. Ja. Bet, fakts, tas nav tas būtiskākais. Ir pirmā tipa pārsprieguma aizsardzības ierīces, otrā tipa pārsprieguma aizsardzības ierīces, pirmā apvienot ar otro. Ja? Otrā tipa pārsprieguma aizsardzības, kas paredzēts no netieši zibens izlādes radīto seku daļas. Kāpēc daļas? Tāpēc, ka, lai to visu saprastu, ir jāizprot zibens izlādes tā būtība. Kas ir zibens izlāde? Pirmkārt, tā ir pozitīva vai negatīva izlāde. Ja? Tātad lādiņš ir pozitīvs vai negatīvs. Ļoti īsa, ja, kas var ilgt no dažām mikrosekundēm līdz dažām milisekundēm. Un treškārt, viņa ir ar augstu frekvenci. Šajā gadījumā, pielietojot šādas ierīces, mēs samazināsim šo te pārsprieguma amplitūdu, samazināsim arī strāvas amplitūdu, ja, bet mēs augstfrekvenci, nekādīgi mēs nevarēsim. Ko dod augstfrekvence? Augstfrekvence mums sāk kropļot harmonikas. Rodas tieši tā. Tieši tā. Līdz ar to tas rada liels problēmas elektroniskām iekārtām. Nākamais, vēl viena tāda interesanta lieta. Ja mēs runājam par pirmās, apvienotās pirmās, otrās un otrā tipa pārsprieguma aizsardzības ierīcēm, mēs šeit varam redzēt, tas ir no standarta, ASI 6164.3.12. daļas, mēs varam redzēt tos drošinātājus, kurus mums jālieto pirms šīm te ierīcēm. Tas ir atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Jūs varat redzēt, tas ir aprēķināt, ja mēs, teiksim, ņemsim, kā te paskatīties, ja mēs, teiksim, ņemsim 10 uz 350 mikrosekundēm impulsu, tas ir tieši zibensstrāva. Ja? Tātad maksimālais aprēķinātais te būs 34,21 kA ierīces spēs novadīt, pēc testēšanas 25 kA, un priekšā mums jāliek 315 ampēru drošinātājs. Tas ir attiecās uz NH tipu, tas ir nažveida drošinātājiem. Šeit mums ir cilindriskie drošinātāji. Tātad cilindriskos drošinātājs, mēs nekādīgi nevaram pielietot šajā gadījumā. Nekādīgi. Cilindriskie drošinātāji, ja mēs skatāmies, šeit ir strāvas impulss 8-20 mikrosekundēm, tas ir pie netieši zibens izlādes, tas ir inducētās strāvas, kas ir veidojās zemsprieguma tīklos, dažādi impulsi. Mēs varam redzēt, aprēķinātā strāva būs 53,4 kA, pēc testēšanas būs 40 kA. Mēs priekšā varam likt šai ierīcei 125 ampēru drošinātāju. Apmēram
tas tā ieskatam, ja? Automāts tur ir mazliet savādāk. Tur ir diezgan tāda, tur jau jārunājas savādāk. Mums vienkārši nav tik daudz laika, ja, lai to visu. Ja ierīcē ir iekļaut jau drošinātāji, ja, tad varam. Ja nav iekļaut, tur faktiski visdrošākais veids ir prasīt ražotājiem vai ražotāju pārstāvim, ja, rakstisku atļauju. Ja viņš saka, ka var, lieciet. Jo viņš būs parakstījis attiecīgo dokumentu. Ja, ja viņš to nevar, tad nevar. Ja. Kā lielražotāji salīdzīt zibens strāvu ar impulsu strāvu? Tagad paskatīsimies. Ir divi ražotāji un dažādi salīdzini. Ja. Tātad impulsu strāva mums būs amplitūda. Šajā gadījumā it kā būs vienāds strāvas amplitūdas. Bet strāvas, teiksim, šie ilgumi būs dažādi. Vienam būs, redzat, ja, dzeltenā, un šeit būs ļoti maziņš. Ja. Otrs ražotājs šos pašus lielums salīdzina. Teiksim, 100 kA, impulsu strāva var būt tikai 2 kA. Jautājums, kāpēc? Un tātad impulsu strāva būs pa reizēm 17 mazāka nekā zibens strāva. Tā ļoti jocīgi, ka divi ražotāji dažādi traktē. Tālāk. Tabulā dotās strāvas vērtības nav standartizētas un vai saistošas, bet dažs ieteikums. Ko es gribu teikt ar to? Ka šīs te vērtības, ja, impulsu strāvas vērtības, šīs te, ja, zibens strāvas vērtības, viņas nav standartizētas. Absolūti nekur. Līdz ar to mēs nevaram atsaukties uz kaut ko tādu, kad jābūt tā un ne savādāk. Katrs ražotājs to var traktēt, kā viņš grib. Jo, teiksim, ja mēs paņemam pārsprieguma aizsardzību testēšanu atbilstoši, tas ir šīs te, ko iepriekšējais runātājs teica par augstsprieguma līnijām, kur izmantoja, ja? Tad mēs ļoti labi redzam, ka te ir ļoti labi parādīts, ka ir līnijas izlādes klases 5, ar ko tiek testēts, ja? Tā tad ir augsta impulsu strāva 4/10 mikrosekundēm izteikti kiloampēros, ja? Un tā tālāk un tā tālāk. Faktiski šeit starp ierīču klasēm notiek korelācija. Ja? Viņi savā starpā korelē. Ja mēs paņemam zemsprieguma tīklu, saprotiet, tie ir divi dažādi impulsi. Zibens strāva 10/350, tas ir viens impuls. 8/20, tas ir pavisam kaut kas cits. Un tos absolūti, tos nevar pat salīdzināt. Un te rodas tā problēma ražotājam, ja? Kā to visu dabūt kopā? Tiek izveidot dažādi, teiksim, dažādi papildu elementi, tur indukcijas spols un tā tālāk, lai dabūtu šīs te divas komponentes kopā. Bet, diemžēl, lai arī būtu šie izgudrojumi patentēti, tie rezultāti ir tādi, kādi viņi ir. Kā radušies doties strāvas impulsi 10/350 un 8/20? Viņi eksistē tikai tāpēc, ka eksistē tā ģeneratori. Ja viņi nebūtu ģeneratori, tāda impulsa neeksistētu. Viļņu formu modeļs strikt neattēlo tos zibens radītos viļņus, kas reāli eksistē dabā. Saprotiet, dabā nav tāda 8/20, nav tāda 10/350, viņu vienkārši nav. Tie ir modeļi. Modeļi ir vajadzīgi vienkārši, lai testētu ierīci, un šīs ierīces būtu salīdzināmas. Un tas ir viss. Vairāk tur absolūti nekas nav. Ko par to saka zibens izlāžu jomā pasaulē labi zinām cilvēku? Rakaus. Viens no izcilākajiem cilvēkiem šajā jomā. Diemžēl nevienmēr zibens izlādes veido viļņu formas, kas līdzinās standartos aprakstītajām. Patiesībā tas notiek reti. Tālāk. Kad un kāpēc radījās zibens strāva 10/350? Tādā gadījumā jāpaceļ atkal ir standarts, un tur 95. gadā parādās šis te pirmo reizi šis zibens strāvas vilnis. Bet tā ir pavisam, tā ir gara saruna, un
Un tālāk šis impulsu vilnis 10 uz 350 tika pārnests automātiski tālāk uz 61643, tas ir pārsprieguma aizsardzības ierīču testēšanas standarts un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz pat arī mūsdienas standartam, kas ir mums spēkā uz doto brīdi Latvijā. Tātad es teicu, 8. gadā tika dibināta šī darba grupa. Darba grupas sastāvs jūs visi varat iepazīties. Ja jūs paņemsiet šo dokumentu, jūs neredzēsiet nevienu uzvārdu, kurš ir strādājis pie šī dokumenta. Nevienu. Parādiet to cilvēku, kas ir sarakstījis šo dokumentu. Šeit ir darba grupa, kas piedalījās ar priekšsēdētāja kunga, Rākau kungu priekšgalā. Kas ir Rākau kungs? Rākau kungs ir beidzis Tomskas Politehnisko institūtu, aizstāvies doktora disertāciju, un tagad dzīvo un strādā Floridā, nodarbojas ar praktiskām lietām un kā pasniedzējs strādā. Rākau prezentācija Bankokā 12. gada 7. novembrī. Šeit mēs varam ļoti labi redzēt, tas ir aptuvenais zibens izlādes kanāla skaits viena zibens uzliesmojuma laikā. Vajag saprast to, ka pie zibens izlādes, kad notiek zibens izlāde, veidojas šie te zibens izlādes kanāli. Ja? Un katrā kanālā ir kaut kāds impulsu daudzums. Tas nenozīmē, ka ir viens impuls un ar to viss beidzās. Diemžēl tā nav. Ja būtu viens impuls, būtu ļoti labi. Bet ir viens impuls un var sekot līdz pat 20-30 impulsiem sekojošiem. Un viņi seko viens pēc otra ar intervālu apmēram 60 milisekundes. Saprotiet, to ir jāpatur prātā. Mērījumu 60 pārvades līniju torņiem, kur augstums no 40 līdz 140 metriem tieši mērījumi. Tiek veikti tieši mērījumi zibens izlāde. Konstatēts 120 strāvas impulsu viļņu formas pie pirmās negatīvās zibens izlādes mākoņa zem. Jūs varat iedomāties, ja ir 120 impulsu viļņu formas, mums principā cilvēcei nav tāda ģeneratora. Un ja jums arī būtu tās ģenerators, jūs notestētu šo ierīci, jūs varat iedomāties, cik jums maksā tā ierīce. Jo pa katru to impulsu testēšanu ir jāmaksā. Viss maksā naudu. Nekas nav pa velti. Tālāk. Jankunga ierosinājums. Jau eksistē impulsu vilņu ģeneratori, kuri ir spējīgi piegādāt līdz 10 impulsiem ar vienu regulējumu laiku un intervalu. Tas varētu labāk kopēt spriedzi, kas paredzētu pārsprieguma aizsardzības ierīču testēšanai, ko izraisa reāls zibens izlādes. Ja? Tā tad eksistē jau šādi te. Tagad atgriezīsimies mazliet īsti pie šī te dokumenta. Iespējamība, ka zibens strāvas parametri nepārsniegs LPL1, zibens aizsardzības līmeni pirmo, atbilstošās maksimālās vērtības ir 99%. Brīnišķīgs rezultāts, vai ne? Ja jūs ēka ir aizsargāta par 99%. Ko var vairāk? Tālāk lasam. Zibens strāvas parametri maksimālās vērtības otram līmenim tiek samazināts līdz 75% no LPL1 atbilstošām vērtībām, savukārt 3. un 4. līdz 50% atbilstošām vērtībām. Tagad rodas jautājums. Iedomājieties, jūs tagad iesēžaties lidmašīnā un jums pasaka, ziniet, mums degviela pietiek tikai 50%. Lidojuma laika mums vairāk nav. Vai jūs uzvelkat to ūdenslīdāju tērpu, balons uzliekat uz muguras, jums pasaka, ziniet, gaisa tikai 50% laika pietiek. Piedodiet. Vai arī medikamenti jums palīdzēs tikai 50% gadījumu. Saprotiet, 50%, tas nav tas rezultāts, kura dēļ būtu jācenšas radīt standartu. Tas ir ļoti nožēlojams rezultāts. Zibens strāvas raksturlieluma. Tālāk. Šajā standartā rakstīts 46. lapas puses. Viss šajā standartā dodās zibens aizsardzības līmeņa noteiktās skaitliskās vērtības attiecas gan uz lejupzibeņiem, gan uz augšupzibeņiem, muļķības. Zibens strāva ir konstatēta tikai pie augšupzibeņiem. Tas ir lejupzibeņi, tas ir izlāde, zibens izlāde mākoņa zeme, un ir augšupzibeņi. Visi tie objekti, kas ir augstāk par 100 metriem, šajos objektos notiek augšup izlāde. No objekta šis te kanāls iet augšā uz mākoni. Un šajā gadījumā, parādās šis te lielums zibens strāvu 10 uz 350 mikrosekundēm.
Bet ne lejupzibeņiem. Lejupzibeņiem nav tādu. Tālāk, tas attiecās uz manu kolēģi. Kas tas ir? Jā, kas tas ir zibeņas aizsardzības līmenis? Zibeņas aizsardzības līmenis, tas ir impulsu viļņu forma 10 uz 350 mikrosekundēm vai zibeņas strāva. Ja? Pārsprieguma aizsardzības ierīce, dzirksteļa sprauga un zibeņas aizsardzības zonas. Tas viss ir ietverts zem nosaukuma zibeņas aizsardzības līmenis. Tālāk, kas ir zibeņas aizsardzības zona? Ideja ierobežot zibeņas izlādes inducētās strāvas un sprieguma impulsu būvi ieejās, sadalot būvu risku zonās. Ja? Nu tad lūk, tātad mēs it kā būtu tagad sadalījuši, ja, kā mēs redzam šajā zīmējumā, ja, mēs it kā sadalām visu šo te risku zonās. Ja. Tas viss arī standartā ir attēlots, viss it kā tā būtu. Ja. Tālāk, cik efektīvs ir šīs zonas? Kad Rākovs un Ulmans pētīja zibeņas aizsardzības zonas, viņi nespēja atrast kaut vienu statistiski vērtu pierādījumu atbilstoši tā efektivitātei. Varat izlasīt šo Cambridge universitātes izdevumā. Tālāk, Saeimas standartos redzams 3 lielākās problēmas. Zibeņas strāvas impulss 10 uz 350 mikrosekundēm neraksturo patieso zibeņas izlādi. Otrkārt, dzirksteļa spraugām ir daudz trūkumu. Treškārt, vislielākā problēma veids, kādā zibeņas aizsardzības zona koncepcija tika iekļauts standartā, ir tas, ka tiek pārkāpts Eiropas Savienības konkurences likums. Kāpēc pa dzirksteļa spraugām? Redzat, dzirksteļa sprauga sāk nostrādāt pie sprieguma no 3 līdz 4 kV. Viņi sāk nostrādāt. Pie 2,5 kV viņi nenostrādā. Pie 2,5 kV jūsu elektroniskās iekārtas vienkārši sadeg. Viņu nav. Otrkārt, viņi nostrādā ļoti lēni. Ja? Viņa nostrādā kaut kur 50 mikrosekundēs. Tas ir daudz pa ilgu. Tiek veikt dažādi pasākumi, lai uzlabotu, ja tur ražotāji tur saka, ka jā, mēs tur atkal ieguvām un mums tur ir. Bet, diemžēl, kā man draugs no Ņujorkas saka, ziniet, jā, 50 sekundēs var nostrādāt. Tādā gadījumā, ja visas planētas nostāsies vienā rindā. Un vēl viena lieta. Redzat, tad, kad zibeņas kanāls notiek no zibeņas kanāla, tas ir faktiski notiek tieši zibeņas izlāde, ja? Šajā zibeņas kanālā šie impulsi veidojās, ja, viens pēc otra. Dzirksteļa sprauga nostrādā, teiksim, pie pirmā impulsa. Tanī brīdī, kad viņi nostrādā, ja, šie elektrodi ir sakarsuši. Ja kāds ir nodarbojies ar elektrometināšanu, zina, tad, kad elektrods ir nokarsts līdz sarkankvēlē, viņš vairāk neveido elektrisko loku. Un nākamais impulss aiziet jau uz 2. pakāpu, 3. pakāpu, un tā viss aiziet. Un viss tiek sadedzināts. Tu viņam ir daudz, tāpēc arī, teiksim, to, ko es pārstāvu, ja, MCG, faktiski viņi neizmanto šīs dzirksteļa spraugas. Nebūtu tāpēc, kad, viņi vienkārši neredz, ka viņi nezinātu, ka tāda ir. Vienkārši nav jēga viņu izmantot. Tikai dēļ tā, ka viņi ļoti lēni nostrādā. Zinātnieks Barbosa Karls no Brazīlijas, viņš saka, par laimā daba neseko standartiem. Paldies Dievam, ka nelasa. Jo dabā pavisam realitātē notiek kaut kas cits kā cilvēki. Ko par to saka Mārclava kungs? Kas ir Mārclava kungs? Ir tāda organizācija IEEE, Elektronisko un elektrisko inženieru institūts ASV. Un viņš ir pārsprieguma aizsardzības nodaļas vadītājs. Tie ir viņu vārdi. Tālāk. Meitunkungs, ko saka? Viņš saka to pašu, ka šī te viļņu forma ir absolūti nederīga pārsprieguma aizsardzības testēšanai. Tālāk. Saigrī darba grupas noslēguma dokumentam vajadzēja parādīties pēc 4 gadu darba 2012. Gada septembrī. Diemžēl uz gadu aizturējās šis dokuments dēļ dažām niansēm un parādījās 13. gada augustā.
Saigrīt 2013. Gada tehniskā brošūra mūs informē, ka vairāk 8% zibens uzliesmojumi vidēji sastāv no 2 vairākiem cieši sekojošie zibens spērieniem ar intervalu 60 milisekundes. Lūk, šī tā organizācija, uz kuras dokumentiem balstās šie te dokumenti, ASI. Tālāk, tehniskā brošūrā TB, ja, Saigrī savā izdevumā zibens izlādes parametri ir inženieru tehniskajiem pielietojumā, atmasko impulsu viļņu formu 10 uz 350 mikrosekundēm. Varat izlasīt, var nopirkt, nav problēma. Saigrī 13. gada bija iesniegt jauna informācija, kas attiec uz 5 parametriem. Saigrī savā ziņojumā piedāvāja pie 99% vissliktākā scenārija pozitīvas zibens izlādes. Maksimums strauja būs nekā 200 km, būs 350 km. Ja? Tas ir pie pozitīvas, pie negatīvas, ja? Zibens izlādes 200 km. Attālināts uztvēršanas sistēmas piefiksēja 500 km. Saigrī ziņojums atzīst, ka par spēkā neesošu zibens straujas impulsu 350 mikrosekundes pozitīvai zibens izlādē. Gamma rekomendē 40 mikrosekundes. Impulsu viļņu garās astes, kas bija līdzīgs un ietverts M komponents, tas ir papildus impulsu ilgstrāvās un kas nav tieši zibens izlādes impulsu daļa. Šīs te 350 mikrosekundes praktiski radās no tā, ka tika sajaukt 2 impulsi, jo nebija arī tādas tehnikas, lai varētu uztvert šos impulsus. Tas ir šīs te ilgstrāvas. Ilgstrāvas, kas ilgst vairāk, teiksim, pa 2 milisekundes un vairāk. Un šo ilgstrāvu vidū vai sākumā vienalga ir tie saucamie uzliesmojumi, pīķi tādi rodas. Un šie pīķi tiek saukts par M komponentiem. Tā, vai Saigrī 13. gada ziņojumā ir atrasts kāds jaunāks kopš 75. gada gadījums zibens izlādes viļņu formām, kur zibens strauja impulsu ilgums ir 350 mikrosekundes? Neviens. Pasaulē tādu piemēru nav. Ja nav, kāpēc aizsargāties no tā, kā nav? Tālāk, pasaulē pirmais daudzkārtēji impulsu testēšanas pasākums, kas notika 11. gada decembrī Beingā, pāri testēšanas laboratorijā, tur ir adresīti, varat ieiet, tā ir Ķīnas laboratorija. Un šeit es jums parādīšu, tik uzaicināt 11 ražotāji, kur varētu piedāvāt savus pārspieguma aizsardzības ierīces. Uz testēšanas, uz testēšanas pasākumu. Bija uzaicināts lielākie ražotāji no Eiropas, Āzijas un mans pārstāvētais uzņēmums. Ja? Tad lūk, šeit bija 11 testēšanas kārtas. Kā testēja? Testēja ar sākumā 30 kiloampēriem, 1 impulss, 2 impulsi pa 15, 3 impulsi pa 30. Redzat, rezultātu bojājumu nav neviena. Tālāk, pie 3. testēšanas kārtas, ja? Viens jau atkrit, pārspieguma aizsardzības ierīces, jau izkrit. Pie 4. un tā līdz 7. Un palika tikai viens. Ražotājs, kas spēja izturēt, rēķiniet, 60 kA, 2 pa 30, 3 pa 30, 4 pa 30, 5 pa 30 un tā tālāk, un 10 pa 60 kA ar intervalu 60 milisekundes. Un man prieks paziņot, tas ir to ražotājs, kur es pārstāvu. Kā reklāma. Vārds... Oi, es tā negribēju. Vai, es tagad mazliet apjuku. Oi, nē. Es mazliet... Vēl. O. Ļoti labi, paldies. Tā. Faktiski, tad, kad izvirzīja šos te piedāvāja ražotājiem piedalīties šādā testēšanas gājienā, iepriekš nepasakot, kādiem impulsiem ierīces būs testēts. Viņi piedāvāja labākos ražojumus. Loģiski. Un šeit ir tie rezultāti. Jūs varat ražotāju pārstāvjiem prasīt. Tālāk, ir dažādi paēs salīdzinājums pārspieguma aizsardzības ierīču. Redzat,
Es jums tagad parādīšu, kā tas ir. Eiropas ražotāji, kā mēs šeit redzam, ko piedāvā. Piedāvā mums šādu risinājumu, kas var novadīt arī zibenstrāvu, var novadīt impulsu strāvu. Tātad mums ir 2 metāla oksīdu varistori ieslēgti, kā iepriekšējais runātājs teica, cinka oksīdi, faktiski nelinārie 2 elementi. Un šeit mums ir tas termiskais atslēdzējs un mums ir drošinātājs. Kas notiek, ja mums, teiksim, viens varistors nostrādā? Mums nostrādā viens varistors, mums nostrādā drošinātājs, mums, var sakot, viena fāze paliek bez aizsardzības. Viss. Kas ir dublēšana? Dublēšana ir ietverta arī starptautiskos standartos. Tikai diez, kāpēc Eiropas ražotāji to negrib to skatīt vispār. Dublēšana ir, teiksim, tas, ka mums ir ieslēgti uz vienu, teiksim, fāzi dotajā gadījumā. Šeit ir 2 drošinātāji un 2 pāri varistori. Nostrādājot vienam, mums drošinātājs nostrādās, bet mums atkal iekārt būs aizsargāta ar otru pāri. Šajā gadījumā, šeit. Un tā ir uz katru fāzi. Šeit mēs varam likt, cik mēs gribam palielinot šo te kiloampēru. Mēs varam tur uztaisīt līdz 600 kiloampēriem. Tas vienkārši ekonomiski neizdevīgi, jums ir nopirkt tādu, jo tā būs ļoti dārga iekārta. Bet, principā tas tā ir. Jo tad šeit mēs ļoti labi varam redzēt, ja mēs no viena nominālā mēs varam novadīt 60 kA nominālo strāvu, no viena fāzes vadītāja, maksimālo, teiksim, varistoru 7 kA. Šeit mēs varam no 160 un 188, ir starpība. Tālāk. Dažādi paies salīdzinājumi. Tagad es gribētu parunāt. Šis ir nostrādes spriegums, pie kura ilgstoši pieļaujamais nostrādes spriegums, pie kura iekārta sāk nostrādāt. Un tagad apskatīsimies. Pieņemsim, ražotāji ražo dažādi 250 voltu, tur 255 voltu, 208, 275, bet tas nemaina lietas būtību. Paskatīsimies, nominālais spriegums tīklā ir 230 voltu un ar augšējo robežu plus 10% 253 voltu. Maksimālais spriegums mums būs 357 volti. Tagad paskatīsimies 357 voltu un 275 voltu. Tas ir jūsu šī te nelineārie elementi atradīsies nemitīgā stresa stāvoklī. Nemitīgā. Saprotiet, arī cilvēks, ja atrodas nemitīgā stresa stāvoklī, viņa sirds ilgi neiztur, viņš aiziet bojā. Tāpat tās arī šie te varistori, viņi neizturēs ilgi, viņi vienkārši aizies bojā. Nākamais, ko es gribēju parādīt, ir ražotāji, teiksim, ir ražotāji, kas palielina šo. Loģiski, te būs maksimālais spriegums 423 volti, te būs 494 volti. Loģiski viņš izturēs, bez nekādām problēmām. Jo jums ir augstāk šis te nostrādes spriegums, jo ilgāk laiku viņš jums būs dzīvotspējīgs. Bet kokam ir 2 gali. Viņš zaudē savu jūtību. Palielinās tas dzīves ilgums, bet viņš vairs nebūs tik jutīgs. Un tad jums ir jāizvēlās, ko jūs vēlaties. Jūs vēlaties jutīgu, vai jūs vēlaties dzīvotspējīgu. Ko es te vēl gribēju parādīt? Redzat, mums ir 230 volti, plus 10%. Kāda jums garantija, tas ir ierakstīts dokumentā, standartam, bet kāda jums garantija, ka nebūs plus 20%, ka nebūs plus 30%? Jums ir garantija? Jūs to zināt, kas jums tīklā notiek? Jo, teiksim, ir valsts, kur ir pat pieļaujams pat 50%. Mēs nezinām, kas notiekās. Tālāk, kas ir moderna paja? Tagad es jums gribu parādīt. Tie ir dublēti nelināri elementi, nelināro elementu termiskā aizsardzība. Un viņš ir pašdiagnosticējoši. Viņam nevajag, teiksim, kaut kādas pārbaudas iekārtas, lai noteikti, vai viņi ir bojāti vai nav bojāti, viņš pats fiksē. Viņš ir bojāts vai nav. Otrs. Radiofrekvences interferences filtrs. Radiofrekvences jums ietekmēs jūsu elektronisko iekārtu darbību, noteikti. EMI filtrs, elektromagnētiskās interferences filtrs, novērst sprieguma sinusīdas novirzes pie sprieguma frekvences. Ir tā. Faktiski šī ierīce te mēs varam jau runāt par elektromagnētisko sadarību.
Tā nav vairāk, saprotiet, moderna ierīce vairs nav tikai varistors, dzirkstēs sprauga, tā ir elektromagnētiskā sadarība. Jo te ir tādas lietas, ka, teiksim, ražotājs cenšas samazināt izmaksas. Uz ko samazināt? Uz ekranēšanas principiem samazināt. Tas ir, jums kaut kādu iekārtu var izstarot lielāku elektromagnētisko lauku. Viņi ietekmēs, tas lauks inducēsies, ietekmēs nākamo iekārtu, nākamo un tā tālāk. Noķert šos ražotājus, jā, Polijā dara tā laboratorijā testē lielos ražotāju kaut kādu iekārtu, vai ne, pēc tam raksta reklamācijas Eiropas komisijai, Eiropas komisija soda šos ražotājus, ja, teiksim, tādu kā pieņemsim, ja, kā Philips, ja, ražo kaut kādu, televizoru, es nezinu, mazums ko. Viņi soda, bet jūs varat noķert tikai kāds 10% no tā viss, no tā tirgus lielās tās daļas. Ja? Tātad jums jāmeklē kaut kādu citu ceļu, lai sev aizsargāt, savus iekārtas aizsargāt, jums pašiem jāmeklē. Ja? Neviens jūs vietā nemeklēs neko. Katrs aizstāv to, kas ir. Tātad, un vēl kas ir, es varu redzēt, modernā iekārta obligāti, kas ir piedāvāta novadītāju impulsu skaitītāju. Vada ar pazeminātu induktivitātu, metāla korpus, kāpēc? Ekrāns. Ja jums ir filtri iekšā, ekrāns, nekā savādāk. Redzat, kas notiek elektroapgādes tīklos Latvijā? No 12, pie šāda uzstādīta ierīce, ja? No 12. gada 16. augusta līdz 14. gada 1. martam kopumā novadīt 221 impulsi, ja, kas pārsniedz 494 volti. Jūs to zinat? Ja jums nav skaitītāji, kā jūs orientējaties, kas jūs tīklā vispār notiek? Jūs jau nezināt, kas notiek. Tas ir vidēji 4 impulsi nedēļā. Saprotiet, to nevar tā teikt, ka viss tā ir tīklu vaina. Atliek vienam, teiksim, jūsu kaimiņam ieslēgt jaudīgu motorzāģi, ja? Un jums arī būs. Tā, tas ir īsumā viss. Paldies. Internetā šādā parādās, ka tirgotāji labprāt iebrauc tīklā, visu nodveši, visu tos stāstīt, nobīts, visu no dīzla panāk 5% uz ekonomiju, tā ir krāpšana, bet, jā. Bet ideja tiek izmantot atkal, ka tas nav nokāršai kaut kur. Jā. Tā, ja ir kādam kādi jautājumi varbūt? Es tā laikam droši vien es mazliet tā pārāk gudri to visu laikam. Vienkārši es gribēju informēt to, kas notiek pasaulē. Mēs nevaram sēdēt, jo vienkārši es uzskatu, ka mēs nevaram sēdēt uz datiem, kas šeit ir fiksēti, ziniet, pagājušā gadsimta 50. gados. Tas nav nopietni. Dzīve iet uz priekšu, tehnoloģijas attīstās, un mēs nedrīkstam palikt arī. Vismaz, ja mēs to nepērkam, vismaz mēs zinām, ka kaut kas tāds eksistē. Tā. Es varbūt pat ne jautājums. Es domāju, ka reālajā dzīvē notiek tāda kā nodalīšana tomēr no biznesa un šīs te akadēmiskās lietas. Un vismaz, cik es pats esmu redzējis, kāds notiek kaut kādās zinātniskas ievirzes konferencēs un kāds notiek kaut kādos sajietos, kas ir vairāk vērst uz biznesu. Jūsu doma šajā sakrā, vai jums tā neliekas? Vai... Nē, protams. Es vienkārši šajā gadījumā redzat, par šo manu uzstāšanos, tad man absolūti nebija skaidrs, ar kādu auditoriju es runāšu. Jā. Paldies, bija interesanti vismaz man. Es nezinu, kā pārējiem. Es pieņemu, ka varbūt liela daļa varbūt gribēja kaut ko gaidīja vienkāršāk, bet jā, paldies. Labi. Un tad paldies lektoram. Tomēr vēl viens jautājums pēc. Jā, paldies arī no sadales tīkla puses. Tiešām tas arī parādīja vienu, kad zinātne un visi risinājumi iet uz priekšu un teiksim, tā ir nākotne. Jā. Arī mūsu tīkls, mēs esam arī kaut cik atbildīgi pie visām šīm te problēmām, kas tālāk ir arī jāaizsargā, bet mēs arī mācamies. Mēs arī cenšamies sekot līdzi un iesim līdzi laikam. Paldies par informāciju, tiešām vērtīgi.